sākumā par gudrajām galvām. Jūs esat diezgan aktīvs tur. Man liekas, ka nepārāk. Jūs paskaidrot, ko jūs tur darat un kāpēc? Es pa laikam ieeju, paskatos, ir kāds jautājums, tad varbūt ne uzreiz atbildu. Tas prasa vairāk laika, jo gribās jau tā īsi un kodolīgi atbildēt. Tad pēc iespējas arī cenšos atbildēt. Man liekas, ka tur ir tāda viena grupa cilvēku, kuri ļoti aktīvi ar to nodarbojās. Un man liekas, ka brīžiem, varētu teikt tā, traucēja ar saviem jautājumiem, tāpēc, ka viņam tas šķiet, vienkārši interesanti pats process kā tāds, vai viņam tās atbildes ir svarīgas. Man dažbrīd rodas iespējas, ka nepārāk. Bet nekas varbūt kāds cits, kas lasa, varbūt tam būs svarīgi. Tāpēc arī sniedz tās atbildes. Ko jūs domājat darīt, lai šo saspīlējumu mazinātu? Ir latviešu tauta, tā nav kopiena, tā ir tauta, tā ir nācija. Un ir nošķirta kopiena. Kāpēc viņa ir vēl 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas? Tas gan ir jautājums un atbildi ļoti vienkārši. Tāpēc, kad integrācijas politika greizā, jeb šī nepolitika, netika vienkārši jebkādā veidā normāli realizēta. Tas ir tas, ka šai integrācijas politikai vai vispār šī saliedētības politika mums ir jāveido godīgi uz skaidriem pamatiem, nevis jāmēģina kāds piemānīt. Visas vispār izglītojošās skolas, tad viņas no pirmās klases, vēl labāk no bērndārza, kas tiek apmaksātas no valsts vai no pašvaldības, viņas ir uz valsts valodā. Un vienīgā valsts valoda, kas ir, bija un būs Latvijā, ir latviešu valoda. Vai tas mazinās to saspīlējumu, kāds ir šobrīd? Šī izpratne ir jāveicina, tad ir arī jāskaidro, un kas no tā tiks iegūts. Tad viens ir saliedēta sabiedrība, otrs ir tas, ka šī nacionālā identitāte, kas ir mazākuma tautība identitāte, viņi tiks atbalstīti no valsts puses. Un tad būs gan ukraiņu skolas vairāk, gan baltkrievu skolas, kur dzimto valodu, ukraiņu, baltkrievu, krievu, mācīs dzimtajā valodā. Tāpat kā kultūra, vēsture. Bet tas arī vienīgais, kas arī tiek mācīts viņu dzimtajā valodā. Nevis tā, kad ir joprojām no padomju laikiem palikusi šī skolu segregācija, ja, kad ir krievu valodīgie. Skolu un valodu jautājums jūsuprāt būs pietiekams pamats un tas arī atrisinās? Ja mēs pirms 20 gadiem būtu šo jautājumu jau atrisinājuši toreiz saknē, tad mums nebūtu šādas problēmas. Mēs vienkārši viņas nebūtu. Tāpēc, ka tā jaunā paudze, kas būtu izaugusi, viņa jau būtu izaugusi nevis šeit nodalītajā informatīvajā telpā, bet uz vienotas informatīvās telpas. Mums tagad ir jāievieš beidzot tāda kārtība, kādu vajadzēja ieviest jau sen, kas ir taisnīgi un pareizi. Kas jūsuprāt notiks ar tiem cilvēkiem, kas nav skolā, kas jau ir izgājuši šo posmu? Mums ir svarīgi, lai tie, kas jaunā paudze, kas veidojās, piedzimst, aug, lai viņi būtu lojāli Latvijas. Nē, kāpēc? Bet tas viss ir paralēli risināms. Bet nav jau pat nenotiek šī līmenī. Tātad skolās, bērndārzos, no kurienes jau būtu jānāk Latvijai lojāliem cilvēkiem. Jūs esat jau šis tā kā otrais sasaukums skaitās? Jā, veselu gadu jau pamanījies nostrādāt. Vai ir kaut kas, par ko jūs esat vīlies, ienākot politikā? Saprotot, kā īsti notiek šie procesi? Jā, es biju domājis, kad vai kā būtu bijis iepriekš, jūs sakat, kā vēsturē bijis, vai agrāk tas ir viens, kad tomēr tā attieksme, ņemot vērā to vispārējo situāciju, kāda ir, tāda sajūta, ka viss turpinās, ir kaut kā tur sarežģītie posmi, nekas tiksim no viņiem ārā, un tad atkal varēsim turpināt tāpat, tāda man paliek sajūta, un tās intrigas, kas šeit tiek vērtas, un viss tās sautīgās intereses, kas tiek realizētas, slēpjoties aiz pareiziem vārdiem, tas dara skumju. Bet tas, kas priecē savukārt, kad ledus kūst, un es domāju, arī sabiedrība savādāk būs, manuprāt, būs gatava kaut kādā brīdī iesaistīties, lai šo te veco sistēmu laustu pilnīgi un galīgi. Vai jūs paši kaut kādā ziņā neiesaistaties tajās intrigās, kaut vai pēdējie paziņojumi,
ir jāpadara daži panti, negrozāmi. Intriga ir tas, ka ir kaut kas, jūs sakat vienu, un aiz muguras darat kaut ko citu, vai kādam liekat domāt, kad ir savādāk nekā ir. Mēs nenodarbojamies ar intrigām. Jā, bet jūs tomēr gribat vākt savu politiskos punktus. Tas ir tas bēdīgākais, ka sabiedrības pārstāvji, tā var teikt, kuriem būtu pienākums tā objektīvi informēt sabiedrību, skatās uz katru rīcību jau kā potenciālu, kā tam ir apakšā kāda sautīga interese. Jūs sakat, viņi visiem vākt savu kaut kādu politisko kapitālu. Ja kādam arī viņu rīcību, viņu darbību nosaka šī te motivācija, tad man personīgi nē. Nekad nav noteikusi, jo tad es noteikti varēju daudzas lietas varētu pasniegt skaistāk, labāk, lai tas labāk izskatītos. Es tā nerīkojos. No tādas skatu punkta, kādu politisko kapitālu tas dos, neesmu skatījies. Es tikai zinu, kā ir jābūt kārtībai mūsu valstī, un no šīs skatu punkta es arī rīkojos.